nodokļi ir zakšana, tas ir laupīšana un tā ir verdzība. Iedzīvotāja ienākuma nodoklis, tas ir tīrākais verdzības nodoklis. Mums ir jāiziet prom no šīs te korporācijas un jāveidoja sava šī te pašorganizētā brīvvalsts. Tāda ir mums tas uzdevums. Mēs esam šīs zemes īpašnieki, ja? Mums katram ir sava, kā saka, kopīpašuma daļa, ja? Un arī sava mantošanas daļa. Mums pieder šī zeme. Līdz ar to arī tas ienākums attiecīgi būtu jāsadalās par visiem mums. Nodokļu nav. Jo nodokļi vajag atcerēties to. Nodokļi ir zakšana. Tas ir laupīšana un tā ir verdzība. Tātad nodokļi nav, bet mums ir ārkārtīgi lieli un plaši un šie te iespējamie ienākumi. Mums visiem kopā tautai no tautas kopīpašuma. Iedzīvotāja ienākuma nodoklis, tas ir tīrākais verdzības nodoklis. Jo verdzības nodoklis ir tāds, ka tev ir jāmaksā par to, ka tu gribi strādāt, un tas, kas ir uzņēmējs, tas ņem, kā saka, tavu darbu pērk, ja? Un viņam par to arī ir jāmaksā. Līdz ar to tātad tas ir verga nodoklis, verdzības nodoklis. Kāpēc ir tie pabalsti, kāpēc ir tā helikoptera nauda, kāpēc likvidē mazos un vidējos uzņēmumus? Jo to viņi skaidri raksta paši savās programmas tādos darbos pašreiz, kad, lai varētu vienkārši, lai cilvēks kļūtu atkarīgs no viņiem, lai viņš būtu regulējams, vadāms, lai viņš būtu. Noturēt cilvēku kaut kādā tādā līmenī, lai viņam vienmēr materiāli kaut kas pietrūktu, lai viņš būtu gan aizņemts, lai viņam nebūtu vairāk naudas, lai viņš, kā saka, dažas dienas pirms algas, lai beigtos tā nauda tev. Un tad tu būsi paklausīgs, regulējams, un tu būsi aizņemts, un tu nedomāsi, kā saka, kad viņi šeit ir sociālie parazīti. Latvija šobrīd ir korporācija, bet mēs esam korporācija, kur ietilpst lielākā megakorporācijā. Un megakorporācija ir Eiropas Padomju Sociālisko Republiku Savienība.